Sveiki visiem! Es jums stāstīšu par notikumiem KHL pēdējo 2 dienu laikā. Dinamo pirmajā mājas spēlē ar 4-3 sīvētiņā uzvarēja Torpedo, bet otrajā mājas spēlē piedzīvoja ļoti smagu zaudējumu ar 4-1. Pašlaik kopējais rezultāts ir 2-2 nešķirts, bet skatīsimies un atbalstīsim Rīdznieks rītā 17:00 LTV7 arī Arēna Rīga. Vēl stāstu par Rīgas Dinamo hokejistiem. Ir divas bēdīgas ziņas. Ģirds Ankipāns un Kris Holts uz Torpedo nedosies līdz rīdzniekiem. Ankipāns ir saķēris gripu un guļ tagad mājās, bet Holts ir savainots. Komandai kā otrais vārdsargs dosies līdzi Kristers Guļevskis no HK Rīga. Runājot par citiem KHL klubiem, Oļegas Naroka vadītais Maskavas Dinamo ir izslēguši Minskas Dinamo no playoffiem ar kopējo rezultātu 4-0. Tāpat kā Omskas Avangard bez Georgija Puica palīdzības izslēdz Amur 4-0. Jūgrciets Sagrā ar rezultātu 6-7. Masaļskas laukumā spēlēja tikai 11 minūtes un ielaida liktenīgos 7. vārtus. Un runājot par labākiem spēlētājiem, visvairāk punktu playoffā ir guvis Miķelis Rēdlis, viņam kopā ir 8 punkti. Visvairāk vārds playoffos ir iebeidz Aņķipova, Vladimir, viņa kontā ir 4 vārti. Visvairāk piespēļu jau vienreiz minētajam Miķelim Rēdlikam, viņa kontā ir 6 rezultīvas piespēles.